21. līdz 25. uzdevums tēma trigonometrija. Dots 21. uzdevums, dots 4π dalīts ar 5, jāizsaka grādos. Nu, te ir jāzina to, ka π radiāni tie ir 180 grādi. Un tad liekam iekšā un tad būtu 4, un tad var izmantot kalkulātoru 4 reiz 180 dalīts ar 5, tas būtu 144. Nu, ja nu tomēr kādam ir aizmirsies, ka π ir 180 grādi, mums ir dots trigonometriskais riņķis, un te jau ir pierakstīts, ka π ir 180 grādi. Pēc otrais uzdevums jānosaka sinus alfa vērtība. Un sinus alfa tā ir y-kas. Atkal, ja kādam ir aizmirsies, te ir jau pierakstīts. Y-kas ir sinus alfa vērtības, nozīmē, ka mums ir jāņem šitas te nogrieznīts, šitas punkts jāņem un jāskatās, kāda būs tā vērtība, y-vērtība. Nu, tā ir otrā koordināta 4/5. Atbilde ir sinus alfa ir 4/5. Tas izskatītos tādu. 23. uzdevums jāatrisina šāds vienādojums. Šiem vienādojumiem būs bezgalīgi daudz atrisinājumu, jo, ja mēs atrodam vienu x vērtību, tad derēs arī x plus 2π, x plus 4π, pilnais apgrieziens derēs. Bet tā kā mums ir ierobežojums, ka x var būt atrasties tikai no 0 līdz 2π, tas sanāk, ka 2π ir pilns apgrieziens, tas sanāk, šeit viņš atradīsies. Tā tad ir jāskatās te atkal y-kas, un tiešām y-kas sinus vērtība būs 1 šajā vietā. Šeit. Tad tikai viena vieta vien ir šajā trigonometriskajā riņķī. Nu, tad, ja tās ir π dalīts ar 2, tad jau ir pierakstīts. Un tā kā mums der tikai no 0 līdz 2π, tad tā būtu arī atbilde. Ja nebūtu dots šis ierobežojums, tad būtu tāpat atbilde π dalīts ar 2, tikai tad būtu klāt jāpieliek plus 2π n. N ir vienkārši jebkāds vesels skaitlis, jo tas parādīs to, ka var būt jebkurš pilns apgrieziens arī derēs. 24. uzdevums. Valsts izglītības satura centra mājaslapā bija šādi dots ar grafiks. Nezinu, vai tā bija arī eksāmenā kļūda, vai tas, kas tika ielikts iekšā mājaslapā, kļūda. Tātad mums ir dota šāda funkcija, jānosaka funkcijas periods grādos vai radiānos, un tas ir, tā kā māca arī fizikā, mums ir jāņem vienkārši, var ņemt, piemēram, apskatām šo vietu, tad ir jāskatās, kad atkal būs tas pats, tas pīķis. Tā pati vieta, un tad tā funkcija pēc tam atkārtojās. Tātad, un periods ir šitas te attālums no viena šitā te līdz otram. Un tas būtu no 0 līdz π, tad atbilde būtu tas attālums ir π. Var, protams, arī skatīties, piemēram, šeit, kāds ir attālums no šejienes. No šejienes noteikti periodu, bet tad būtu nedaudz grūtāk noteikt, kāds ir attālums no mīnus π dalīts ar 2 līdz π dalīts ar 2. Otrais apakšpunkts, jānosaka punkta A ordināts y vērtība. Jā, nu šeit nav pierakstīts, tad kas ir mums A punkts, šeit te nekas nav pierakstīts. Bet te var skatīties atkal tā, kosinus ir šajā vietā
skatāmies trigonometrisko riņķi, kosinus maksimālā vērtība var būt tikai vienīgi 1, nekas vairāk. Un šajā gadījumā mums ir priekšā vēl reizinātājs reiz 3, līdz ar to būs 3 reiz 1, jeb maksimālā vērtība būs 3. Nu, tad tur būs 3. Atbildi 3. Tālāk ir jāapskata intervāls. Es funkciju tātad iekrāsošu šeit šo gabaliņu. Tas, kur es iekrāsoju, tur x piederēs no mīnus pi dalīts ar 2 līdz mīnus pi dalīts ar 4. Tas ir tas atbilstošais funkcijas gabaliņš. Un tad jāskatās, kas notiek ar šo gabalu. Te ir piedāvāti, te ir runa par augoša vai dilstoša tā funkcija būs šajā gabaliņā un pa vērtībām. Augoši, rupi sakot, augoši ir, ka mums ir šitā te un dilstoši ir, ka iet uz leju. Mums gadījumā mums iet uz augšu, tātad tas ir augoši, mums varam izslēgt ārā visu, kur ir dilstoši, zaļais gabaliņš ir augošs, un tad ir pa vērtībām. Vērtības ir y-kas, un mēs varam skatīties, ka y-kas šeit būs y0 šajā vietā, un visur zemāk y vērtība ir negatīva, ar to vērtības ir negatīvas, un 0 arī nav iekšā, tāpēc, ka te ir apaļā iekava. Tātad y nav 0, y būs tikai negatīva vērtība. Ceturtais apakšpunkts jānosaka sakņu skaitu šajā intervālā no mīnus pi līdz pi dalīts ar 2. Tas atkal līdzīgi kā iepriekš, es vienkārši iekrāsošu uzreiz to funkciju. Te sākās mīnus pi šeit, un attiecīgi krāsojam, kamēr mēs sasniegsim, ka x būs tas pi dalīts ar 2. Šajā vietā x ir pi dalīts ar 2. Un mums tālāk nekas vairs neinteresē, tikai tā funkcijas daļa, grafika daļa, ko es iekrāsoju ar zaļu. Un tagad vajag izdomāt kāds, mums nevajag vispār meklēt saknes, mums vajag atrast kāds ir skaits. Vienmēr jāskatās, ko prasa jautājumā. Saknes nozīmēs, te ir y0. Funkcija šitas te, kas bija uzdota y vienāds to un to, šajā gadījumā mums ir dots, ka y ir 0, un tas nozīmē, ka ir jāskatās šitie te gabaliņi, rekur šajā gabaliņos y ir 0. Vairāk nav. Nu, tad viss pārējais, šis gabals jau izies ārpus tā zaļā, ārpus tā dotā x intervāla. Nu, tad te tikai sanāk 3 saknes būs, atbildi 3. Un ar to daudziem skolēniem ir problēmas. Tad, kad ir teiks runa par kaut kādu intervālu, x pieder kaut kādam intervālam, tad mēģiniet kaut vai galvā to vizualizēt, iekrāsot kaut vai galvā, par kādu grafika daļu iet runa. Tad būs arī vieglāk, ka šitā iekrāsot, būs vieglāk arī tur saprast pēc tam, kas tur ir vajadzīgs. 25. uzdevums jāsaīsina daļa. Nu, šeit ir tā, ja skolēns zina, kas jādara, nu, tad tik rēķiniet un tā tālāk. Ja ne, nu, tad vienmēr var iet uz formulu lapu. Aizejot uz formulu lapu, te var atrast šādu īpašību 102 alfa, kā var izteikt. Un te vēl ir, mums interesēja vēl summa, tātad 100 alfa plus beta. Tad šitās sakarības ir vienkārši jāizmanto. Te problēma ir tāda, ka te ir pilnīgi kaut kas cits, ir sinus no 2x un te ir sinus no kaut kā cita. Būtu labi, ja varētu dabūt kaut ko līdzīgu, lai varētu beigās noīsināt. Tad darbs ar formulām, formulu lapu,
jāprot viņus vienkārši pielietot un jāskatās, kas tur sanāks, varbūt paveiksies. Nu, lūk, tad viens punkts jau ir dabūts, ja tiek mācēts izmantot formulas, apakša tātad sanāca pēc tās formulas sinus 2 alfa, un augšā tātad bija vienkārši tika salikts iekšā te viss. Alfa, beta vietā, alfa vietā bija 3pi dalīts ar 2, beta vietā bija x. Un tad tālāk ir vēl jāizdomā, šeit ir, tur, kur nav klāt x, šeit sinus 3pi dalīts ar 2, ar ko tas ir vienāds. Atkal var izmantot formulu lapu, darbs ar trigonometrisko riņķi. Sinus jāskatās uz šo sinusu, tātad, kad mums ir 3pi dalīts ar 2, tas atrodās šeit, ja, tātad, un sinus vērtība būs, jāskatās y, sinus vērtība ir -1. Un mums ir vēl kosinus interesēs no tā paša. Kosinus jāskatās uz x asi, leņķis tātad turpat atrodās, un kosinus vērtība būs 0. Jeb tas nozīmē to, ka 0 reiz jebkas, mēs varam šito pēc tam nosvītrot. Nu, nenosvītrot, bet tas tur viss pazūd. Un šitien būs vienkārši pazudīs, un te būs priekšā -1, jeb reiz, jeb vienkārši mīnus cos x. Lūk, tātad 2 punkti jau būs par šo dabūti. Un tagad esam izmantojuši formulu, tātad formulu lapu, dabūjuši kaut ko jēdzīgāku, un tagad ir rekur augšā apakšā viens un tas pats. Apakšā ir reizinājums, varam reizinātājs īsināt. Te ir tas, ieliksim klāt, arī, ka te ir reizinājums, nevis summa vai starpība. Nu, un šitien te noīsinot, te paliek vienkārši pāri vieninieks. Neaizmirstiet vēl mīnus zīmi. Un atbilde ir gatava.